nodokļu luksus spēkratiem ir ievērojami zemāki. Pēdējos gados šāda darbība dēļ valsts nodokļos nav saņēmusi vismaz 9 miljonus latu. Vairāk stāsta Monta Bitiniece. Skatoties par Rīgu braucošo spēkratu numurzīmes, rodas sajūta, ka mūsu kaimiņi igauņi un lietuvieši arvien biežāk viesojas Latvijā. Taču izrādās tie ir nevis turisti, bet mūsu valsts turīgākie iedzīvotāji, kas krietni ietaupa reģistrējot savas automašīnas ārpus Latvijas. Tomēr nodokļu atšķirības arī parastajām ne tikai luksusa auto Baltijas valstīs ir ievērojamas. Piemēram, luksusa klases automašīnas īpašnieks savu auto reģistrējot un lietojot Latvijā 5 gadu laikā nodokļos un nodevās samaksā 15 000 latu, Igaunijā vien 5 000. Mums valstī iet garām liela nodokļu masa, mēs uzdāvinam igauņiem naudu. Un praktiski šīs mašīnas pārvietojas pa Latviju, pa mūsu ceļiem. Un situācija ir tāda, tāpēc, ka Igaunijā pirmkārt var atmaksāt, var atgriezt visu PVN apakaļ, var norakstīt automašīnas izdevumus uz uzņēmuma ienākumu nodokli un bāzes. Un arī nav jāiet tehniskā apskata 3 gadus jaunajai automašīnai, un plus nemaz nav tāda ceļa nodokļi, kā piemēram pie mums. Milzīgie nodokļi, ko Latvijas iedzīvotājiem nāks maksāt par saviem spēkratiem, jau vairākus gadus liek masveidā tos reģistrēt kaimiņu valstīs. Aprēķināts, ka šī iemesla dēļ pēdējā 5-gadē valsts maciņā neieripoja vairāk nekā 8 miljoni latu. Mūsu ceļi ir sliktākā kvalitātē nekā Igaunijā. Uzņēmējdarbības vide ir negatīvāka vai teiksim, nav tik draudzīga kā Igaunijā. Tā tad nav nemaz tāda labuma, lai tos lielos nodokļus šeit maksātu. Tā ir tā būtiskākā problēma. Un cilvēki, arī tie, kas ir patriots un kas saka, būšu latvietis maksāšu, arī šobrīd tie sāk pagriezt muguru. Satiksmes ministrija, cenšoties atgūt zaudētos nodokļus, izstrādājusi priekšlikumu ierobežot ārvalstīs reģistrētu transporta līdzekļu izmantošanas termiņus Latvijā. Pašreiz tie ir 3 gadi, plānots, ka no nākamā gada 1. janvāra vien 3 mēneši. Kulbergs uzsver, šāds priekšlikums atbalstāms vien tad, ja valdība paaugstinātu vērtības slieksni, no kura spēkratu atzīst par luksusa klases auto. Pašreiz tie ir 30 000 latu. Mūsu priekšlikums ir klasi celt līdz 41 000 latu plus PVN, kas būtu adekvāti, kas būtu šī brīža situācija norma, un tādā veidā mēs noteikti atbalstam šādu ierobežojumu ārzemju numuriem pārvietoties pa Latviju, jo tad uzņēmējiem ir nākts pretī, ir iespēja šīs mašīnas likt uz izdevumiem, un normāli tipa automašīnas varētu izmantot arī menedžmentam un reprezentācijas nolūkiem ar klientiem. Auto asociācija aicina diskutēt par luksusa auto definīciju un to cenu slieksni, pieļaujot, ka varbūt tad valsts budžetā ieripos papildus plānotie miljoni, nevis attapīgākie auto īpašnieki atradīs veidus, kā no nodokļu un nodevu nomaksas izvairīties pilnībā. Monta Bitiniece, Dzintars Rudzītis, TV3 ziņas. Latvijas trešā atmoda, jeb Latvijas tautas